lietas, kas ir jāņem vērā plānojot īpašumu, ja, izveidojot konkrētu plānojumu, jo tu vari veikt nelielu kļūdu, ja tu esi bez zināšanām un beigās būs ļoti grūti realizēt īpašumu, jo vienkārši cilvēkiem nepatīk tāda lieta, ko tu neesi ņēmis vērā. Mēs pabeidzām māju, diezgan veiksmīgi to nodevām ar eksploatācijām, pēc AVR standartiem pārdevām un ļoti veiksmīgi atradām īsto pircēju, kurš teica, jā, tas ir mans nākamais īpašums. Tā ir vēl viena lieta, kas ir kā plus, ja tas nekustamo īpašumu aģents un tu esi nozarē, tad tev ir ļoti daudz dažādas papildus peļņas iespējas. Kā piemēram, jā, vienkārši uzbūvēt māju, pārdot to un likt savai naudai strādāt savā labā. Jo strādājot jebkurā citā darbā, tev būs grūti nopelnīt tik lielus līdzekļus, lai varētu, teiksim, uzbūvēt māju. Un pat tad, ja tev tie līdzekļi ir, kas, protams, varētu būt augsti pieprasītās specialitātēs, tev nebūs šī vide un tie cilvēki, lai atrastu tādu veidu partnerus, ar kuriem var veiksmīgi realizēt tādus projektus. Tāpēc, ja tu jūti, ka tu arī vēlies būt nekustamo īpašumu aģents,